Godājumā radioklausītāji, tavs radio uztvērējs ir noregulēts uz vilni, kurā skan rietumu radio. Lai kur tu atrastos, kurā pasaulē, jo zeme ir tāda, cik viņa ir, apaļa un mīļa visiem. Dzintarā Kaltās katedrāles bruņinieki sāk skanēt šis raidījums, un man šodien viesis ir Normons Kalniņš. Sveiks! Labdien! Es domāju, ka noteikti visiem tiem, kas vairāk vai mazāk Liepājā interesēs par mūziku, tu esi ļoti pazīstams un iemīļots. Jā. Ja staigāju pa pilsētu, sanāk ar daudziem sveicināties. Liedagā, Kalniņš, vai tev kādreiz nepajautā radniecību? Nē, šai gadījumā nē. Tik atceros, kad pirmo reizi kā koncertmeistars braucu ar kori Dzintaru jūru uz Latgali, un tad bija koncertā, bija dziesma, ar ko tu sācies, un tad bija viens Kalniņš komponists, otrs Kalniņš vārdus, un pie klavierēm trešais Kalniņš. Tad bija tā interesanta sajūta pašam. Ar šo Liedagā, ar šo dziesmu, ar ko tev saistās tavu muzikālā darbība, tavu dzīvi vispār? Liedagā, tā ir ļoti patriotiska dziesma. Arī man esmu liepājnieks caurēm, dzimis šeit, un šī dziesma tā kā himna man personīgi arī Liepāja ļoti mīļa. Ja es atceros, es mēģināšu kādu bildi pielikt priekšā, tu esi spēlējis arī šo dziesmu uz Putveņa skatuves. Jā, tā sanāk ar Tumsu, kad mums bija ar simfonisko orķestri. Tad bija šī dziesma. Jūs esiet Tumsa, ja tu pieminēji šo pirmā no grupām Liepājā, tā vismaz saka Jākabs Ozoliņš, kur ir spēlējis ar simfonisko orķestri. Kad teikt, kur uzticējis ir Jākab Ozoliņam ar tevi kopā, cik es noprotu aranžēt un spēlēt. Pastāst nedaudz par šo sadarbību. Tas, liels paldies Jākabam Ozoliņam par to uzticēšanos un iespēju. Īstenībā no viņa es ļoti daudz esmu mācījies, kā instrumentiem būtu jāskan tieši aranžējot dziesmas. Ideja toreiz bija tāda, kad es sataisīju tā kā uz sintezatoru tās partijas, ko mēs spēlējam Tumsā. Un tālāk nodevu viņam, viņš atvēra nošu programmā un noinstrumentēja, pielika šo to klāt, un tā radās tās aranžīs. Tu arī tagad strādā tāpatās kā Jākabs, teiksim, ar kaut kādām programmām, ka tu aranžē? Jā, tieši tā. Ir mūzikas programma, un tad tā arī darbojos. Tas man ļoti mīļš darbs ir tieši radīt notis. Radīt notis uz notīm? Tas ir, lai viņas, tā teikt, materializējās uz papīra. Vai ir bijuši tev arī kaut kādi tādi pārsteigumi, ka tev liekas, ka tas komps tā skan un pēkšņi dzīvē tas ir savādāk vai kā? Nē. Komps jau diezgan, protams, tas kokaini, bet parāda, kā tas varētu skanēt. Dažas lietas, protams, kā tur ģitārai vai arī pašam burtu pieraksts ir, tad jau tu nedzirdi, kā tas skanēs, bet tad jau iztēlojos savā galvā, kā tas būs. Un tad atkarīgs vēl no katra izpildītāja, ko viņš pats ieliek, kā viņš apspēlē tos burtus. Normand, tu esi pianists no pašas bērnības. Arī tev, muzikālā izglītība, Jā, tieši tā. Pianists caurēm. No 6 gadu vecuma spēlē klavierus. Tātad 6 gadu bērnu mūzikas skola? Bērnu mūzikas skola, vidusskola un konservatorija? Konservatorijas šeit pat Liepāja universitātē augstāko izglītību dabūju. Bija tāds eksperimentāls, vairāk gadu laikam studijas tādas, ko varēju šeit uz vietas. Tad sanāca tā kā neklātien. Arnis Zandmans brauc no Rīgas reiz mēnesī, un tad tā kā neklātienē nokārtoja arī to, ka man bakalaura grāds. Tu būtībā, teiksim, ja mēs šūpolīmies atpakaļ, tajā laikā noteikti, ka tu sāki apzināties apkārt mūziku, ļoti daudz ģitāru mūzikas bija. Tev nebija tāda vēlēšanas paņemt ģitāru rokā? Laikam jau, ka īsti nē, kaut gan garie mati varētu būt tas simbols, kas man asociē arī ar ģitāru mūziku, bet nē, ģitāra nē. Laikam, ka tomēr tas, kad es tās klavierus sāku spēlēt, un arī jebkurā tādā ansamblī, jo tomēr tā jaunika jāpievelk bija vienalga, tā kā kaut kādās rockgrupās jau es arī esmu piedalījies. Tur jau pietiek, ka viena pirksta kaut ko pievelk un arī ir labi. Tu sacīji jaunika, tu uz viņu arī paspēj? Jā, bija padomu laika kaut kādi instrumenti atceros, jā. Ko, sāksim ar kādu muzikālu darbiņu, protams, ar grupu Tums, kas saistās, un
Tu pastāstīsi, cik tālu tu biji klāt tajā lietā, jo tev, man liekas, pārsvarā arī tie, kas tev pazīst personīgi vai kā, tu, Mārtiņš Freimans un Tums, tas ir viens vesels vairāk. Jā, bija tā. Rītā tīts pieskaries, nenotrīs, vēl jau līdz ar putniem pilns, vēl ir rīts ar asu pilns. Cik ilgi neizžūstams lietus dārs, cik ilgi rasu turēs rozes zārs. Atvērums vai izmisums, tur tas stāv, man senais draugs, nesajauc un neaizskars, tur tas blāv, tik skaists un tīrs, cik ilgi neizžūstams lietus dārs, cik ilgi rasu turēs rozes zārs. Daudz orķestra. Jā, tieši es par to padomāju, ka šis skaņdarbs lieliski skanē ar simfonisko orķestru. Aranžējumi tavs, jā, stīgas visas. Nu, jā, tur jau tas makets jau gatavs, jau tāpat bija. Šī dziesma tapa, kad es vēl nebiju Tumsā. Un aranžējot klāt,
Jēkabs jau salika to instrumentāciju toreiz. Es atceros, ka tas bija sen, tikko tā dziesma parādījās. Es ar saviem kolēģiem vēl nezinājām neko par Mārtiņu, par Tumsu, ja, teiksim tā daudz. Un viņa sāk skanēt par radio, un mēs kaut kur braucot no kaut kur Latvijā, mēs varam tie Liepājnieki. Pasaka, vai tev ar tā šķiet, ka tajā ir kaut kāds Liepājs kods iekšā? Tā grūti pateikt. Tumsā un Mārtiņā vispār tajās dziesmās? Mārtiņš jau, viņam savs rokraksts, un Mārtiņa laikā, viņš 90% noteica, kāda tā mūzika būs, kā tas viss skanēs. Protams, viņam ir savs rokraksts, un noteikti, ka tas arī ir Liepājniekiem raksturīgs kaut kas. Tu saki 90%, tieksim, kā tev tagad no tāda attāluma liekas, kāds bija šis tumss laiks? Jūs sevi, jūs palīdzēt Mārtiņam vai paši sev pilnveidojāt vai kaut kādā ziņā, protams, ka katru dienu jau mums nes kaut ko klāt, bet tev pašam personīgi, ja? Ko tev tas uzlika, jo pēc tam skanēja viņas par radio, bija ierakstos, un tu saprati? Man vispār brīnišķīgi iespēja bija iekļauties kolektīvā, kurš toreiz bija savos ziedu laikos, tas bija tikko iznācis albums Spēlējot debesis, manuprāt, vislieliskākais, ja godīgi, no Tumsas. Un tā bija lielā skatu, pēkšņi neskaitāmi koncerti, tā bohēma, visu dzīve, kas ar to saistās. Tā grūti pateikt, tas bija lieliski, jā. Un Mārtiņa kopā tā strādāšana pirms tam, kamēr Mārtiņš dzīvoja Liepājā, vairāk viņi kopā mēģināja. Manā laikā jau toreiz bija tā, ka Mārtiņš bija Rīgā, mēs Liepājā, un tāda reāla mēģināšanas procesa īsti nebija. Tas bija tā, mēs te bijām savā pasaulē, Mārtiņš bija savā, un tā mēs satikāmies un kopā koncertējām. Un ar tie albumi tapa tā, ka uz vietas studijā mēs kopā sākām domāt, kā tas būs. Mārtiņš uzticējās tev? Es domāju, ka jā. Kad aranžējumi taču tomēr vairāk vai mazāk, tu pieliksi savu. Jā, protams, pielika arī savu roku. Un atceros, ka tie albumi tapa Rīgā, ka Mārtiņš tur uz vietas komponē. Lika arī man kaut ko no sevis likt iekšā uzreiz. Tā mums radās Zvaigžņu kabarē dziesma, kas mums kopdarbs. Viņš pateica, kādā virzienā vajag, tagad spēlē apmēram. Tev tas jādara, un tad viņš sāk dungot uz virsu, uz nai, viņam parasti patika uz nainām. Pēc tam viņš izgāja uzpīpēt un atnāk apakaļ, jau var uzrakstīt tekstu uz lapiņas. Dziesma gatava. Tas apbrīnojami īstenībā. Tas ir vienkārši lieliski. Jā. Saka, lūdzu, tu tagad, kad ir iznākuši tā Mārtiņa dziesmu grāmata, es saprotu, ka notis pieraksts viss ir tāds. Jā, tās es viss sarakstīju, jā, pēc tam. Pēc Mārtiņa aiziešanas. Pēc Mārtiņa aiziešanas, jā. Tu redzi tagad, kad ir cilvēki, kas, piemēram, izmanto tās notis, to, ko tu esi uzrakstījis, taisa nav Tumsas repertuāru. Tagad, kaut kāds gadus atpakaļ vairāk, tad es bija daži gadījumi, kurus redzēju, ka viņas izmantoja. Tagad es nezinu, gan jau, ka tā grāmata dzīvo savu dzīvi, noteikti ir, kas izmanto. Es zinu, kad arī koris, Laumas koris un Kronbergs, Vils, jā. Jā, Vilnis Kronbergs, viņš pa savām uztaisītās dziesmas, vēl izējot no tā noša materiāla, ko es biju uzrakstījis, viņš pārtaisīja korim mazliet savādāk savu versiju. Šajā sakarā es tev varu iepriecināt. Vakar man bija tāda iespēja būt Kuldīgā un ir tāds festivāls jauniem cilvēkiem, jauniem censoņiem, saucās No baroka līdz rokam, un tajā viena grupiņā 5 dziesmas lika, nolika priekšā, un viena bija jāizvēlas žūrijā. Es tur arī biju žūrijā, mēs bijām kopā ar Linardu Tiļugu, un mēs paskatījāmies, kad ir arī Zvaigžņu kabarē no Tumsas, jā, un tad jaunieši nospēlē. Viss kārtībā, savā tādā nedaudz interpretācijā, mazliet, jā, skuķis dziedāja meiteni, jā, teiksim tā, labi, tā kā tu redzi. Lieliski, prieks, ka tās dziesmas dzīvo. Un tagad es saprotu, ka pēdējais tavs darbs, vismaz var jābūt, ka vēl kaut kas ir, ko es nezinu, ir uz klavierēm. Nedaudz paklausīsimies.
Var gadīties, ka viņas sadzirdēs, varbūt parādīsies sniegs. Jā, kas to lai zina? Tas ir no ripuļa ar nosaukumu Ziema, ja? Ziema, jā. Dziesmas izvēlējies tu, Guntars Račs vai kā? Jā, paldies Guntaram Račam par iespēju. Dziesmas izvēlējos pat es, jā. Ieteicu viņam, kāds varētu, un viņš apstiprināja, ka der. Un tad tās arī saspēlēja. Ideja bija tāda, kad Guntars gribēja tādu noskaņu mūziku atbilstoši ziemai, ka tas uzdevums bija tāds, ka es sēžu pie kamīna apmēram un spēlēju ar vīnglāzi, rokās ne, bet blakus vīnglāzi, un spēlēju šās melodijas pavisam vienkārši, lai būtu tāda mierīga noskaņa. Un to tā arī izdarīju. Vai tev pašam nav tāda, lielākā atbildība, ja? Jo tu tagad esi viens, ja? Pilnībā viens, neviens cits tev, un tu pat vienā reizē to iespēlē, ja? Jā. Tev nav tur pēc tam, kaut kas, ja man vajadzētu vēlreiz, cik reiz tu iespēlēt šādu skaņdarbu? Ja reiz tu nospēlēji vairākas reizes un izvēlējies, tad lūdzu. Jā, noteikti uztaisīju kādas vairākas versijas, un tad izvēlējos, kur labāk. Mūsdienās jau cipartehnoloģija atļauj arī šo to palabot, bet ne jau tur globāli, vienkārši ja tur kaut ko aizsit garām vai ko tur izlabot to konkrēto vienu skaņu. Bet jā, iespēlēju kāds 2 variantus katram un tad domāju, kur varētu būt labāk. Tava vientulība šeit pie klavierēm, tev pašam sagādā gandarījumu patīk? Jā, tas man patikās īstenībā. Tas bija gandarījums to darīt, jā. Tā sajūta bija lieliska. Aha, un es arī saprotu, ka tu vēl piedalījies vēl kādos citos no Guntara šiem projektiem vasarā, ja vēl kaut kur kādos aranžēs. Jā, vasarā tad es tur stīgu kvartetam taisīju aranžīs. Tās nav klavieres? Tās nav klavieres, jā, tās ir stīgas, ieskaitot arī ģitāru, jā. Jā, un tev tas skan pašam, teiksim, tu viņus pārliec no klavieriem, vai tu ņem kaut kā savādāk visu to muzikas? Ir melodija, protams, melodija uzrakti. Tad ir harmonija, tad to harmoniju arī saliek starp pārējiem instrumentiem. Melodija pavarīja, kaut kur ir viola spēlē, kaut kur čels spēlē, lai mainās tā diapazoni. Nekas tāds ļoti sarežģīts. Tev skolā instrumentācijā, šiem aranžējumiem, kas bija pedagogs arī? Te man jāsaka liels paldies Lienai Steinbergai, pie viņas gājām mācīties. Mēs 3 izredzētie bijām, kas pastiprināti gāja mācīties. Tas bija Jūras Kristons, tas bija es, un tas bija vēl Jānis Pērkons, klarnetists, kurš jau arī labu laiku vairs nav šai sālē. Jūs ar Jūru esat 2 vārdi, kurš, kā teikt, var pateikties jūs pedagogā. Tiešām liels paldies Lienītei, jo viņi daudz ko iedeva tai ziņā. Labi, ko, vēl kādu skaņdarbu tagad, pēc tam tu pastāstīsi, kas tas ir atkal. Turies balta dvēselīte, tumšā naktē iedām. Nezvaigznīte ceļu rādā, nesudraba mēnestīņš.
lūgdama sagriežos. Turies balta dvēselīte, tumšā naktē iedām. Nezvaigznīte ceļu rādā, nesudraba mēnestīš. Liepā nekdots? Jā, Andra Kautauta dziesma, Laura Teivānie dziedājas. Kas tas bija par pasākumu? Vienkārši, teiksim, Es domāju, cik es to atceros, Laura gribēja šo dziesmu iedziedāt. Viņa lūdza, lai es uzstājas aranžēju šai dziesmai. būtībā klasiskā mūzika, jā, gandrīz. Jā, vairāk klasiskā. Un tā, teiksim tā, iekšējā pasaule, roks, tumsa, vilofārma, klasiskā mūzika. Kā viņi sadzīvo? Mierīgi? Klasiskā ar popmūziku, jā, kaut kādā veidā. Tas miksējās visu laiku. Un tev bieži ir piedāvājumi, teiksim, no citiem cilvēkiem kaut ko, mūziķiem, teiksim, kas paši varbūt tās ir, kaut kādu tur ģitāristi vai dziedātāji. Saka, Normund, aranžējumā to dara viņi vai? Neteikšu, ka ļoti daudz, bet jā, gadās ik pa laikam. Tu izvēlies? Vai uzreiz tu saki, ok, bet tu kaut kad vai kā, ja tu papriekš paskaties, kas tas būs? Jā, es papriekš noteikti gribu saprast, kas tas ir pa skaņdarbu, un tad teikt, ka jā, pārsvarā jau gan es saku, jā, ja man pietiek laika, jo laiks ir arī tas, kas bieži vien trūkst. Aizņemts esi? Aizņemts, jā, tādā ziņā. Tu saki, jā, ka bieži vien tu, teiksim, paklausies pirms tam, kas ir. Vai ir bijis kāds, ka tev, kāds no citiem māksliniekiem, kur tā, pēc kā viņš nāk pie manis pēkšņi, ja, tev liekas, ka viņš varētu kaut kā savādāk sevi izpaust, bet tā, ja pārsvarā tie tev pazīstami. Pārsvarā ir pazīstami, jā. Un kādu, piemēram, tev, teiksim, paticis ar kādu tādu darboties, un varbūt tev ir liekas, ka, baigi labi iznāca, vai kaut kas tāds pastāst par tādām lietām. Un tad jāsāk ir īstenībā no paša sākuma Andreneņa dziesmas. Droši. Tas ir, jā, vispār man dzīve piespēlēja tik ļoti krāsas atšķirīgas vārdus kā gaisma un tumsa. Šeit runa par vokālu ansamblu Gaismiņu, ar kuru kopā es sāku īstenībā dziesmas aranžēt. Tās bija tieši Andreneņa dziesmas. Un tās ir vienkārši bērnu dziesmiņas, bet arī tur bija ļoti, ļoti interesanti. Jā, ar gaismiņām ilgus gadus, un tad man radās tumsiņa pretī. Pretī tu? Jā. Tu jau gaismiņām bija pirms tumsiņas? Jā, ar gaismiņām jau, jā, ļoti, ļoti sen. 25 gadu jubilē gaismiņām. Tumsā es tikai no kaut kāda, kad es tur trāpījos 2004. gads, jā. Tā kā tur jau gan 10 gadu vēlāk. Tad jau būtībā iznāk kāda ar ansamblu Gaismiņu. Tu darbojies gandrīz visu laiku, kopš viņas ir. Jā, tā vairāk vai mazāk aktīvi, bet jā, ir bijis caur šiem 25 gadiem. Tu atradi Dzintru vai Dzintru tevi? Jāprast Dzintrē, kā tur tas viss bija. Tur jau ir vēl viena lieta, kas noteikti, tas ir ceļošais leļteātris Maska, kas tur arī klāta bija, un kurš starp citu ir 11 izrādes, kurām es esmu aranžējis dziesmas. Lielākoties tās arī ir Andreneņa dziesmas. Un tagad, ja mēs runāsim ar Andru Onkuli, viņš tev arī sameklēja? Es pat nezinu, tas, es domāju, caur Dzintru, caur gaismiņām, tas viss tā organiski sanāca kaut kā. Tas tādā automātā aizgāja, ka tas tā tam jābūt, ir, man tā liekas. Forši teiciens, tā tam ir jābūt. Noteikti tā tam ir jābūt, ja jau tas tā ir. Andris Eniņš ražīgs, vai ne? Jā, Autors. Ļoti, ļoti daudz dziesmas. Man pat liekas, ka tur 100 ar visu Leļu teātri kopā. Visā mums neiznāks laiks, bet vienā klausīsimies.
sirds māju dziļāk, kur cerību atvedīs ceļš. Mūsu cerību jūra ir zila, tā neprasa, nelūdz, nezraud. Tā nāk kā pasaules elpā un mierina visus, kas raud. Mūsu cerību jūra ir zila, tā neprasa, nelūdz, nezraud. Tā nāk kā pasaules elpā un mierina visus, kas raud. Atkal simfoniskais orķestrs, vai ne? Jā, varbūt nedaudz. Nu, pa vidu, man liekas, tur droši nosēdien orķestru blakus. Jā, Par sadarbību par šo ar Andri. Tas, man liekas, bija no Jūras puķis, jeb no kā šis darbiņš. es vairs nepateikšu tos nosaukumus. Neatceros. Tagad man jājautā tev tā. Nu, Andris tev saka, viņš tev parāda meldiņu, ja kādu viņš tur ir. Andrs, jā, meldiņš ir un burti ir. Un burti ir. Un Jā. tad tālāk tu strādā. Tālākais, jā. Cik ilgi tev paiet laiks uz vienu skaņdarbu? Vai tas ir atkarīgs, cik sarežģīts tas skaņdarbs? Grūti pateikt. Nu, būtībā tās ir kādas 5-6 stundas rupi runājot tā. Uz vienu darbu. Uz vienu darbu, jā. Apmēram tā. Iespaidīgi. Kādā ziņā, ka daudz? Nē, ka tas tādā variantā. Nu, respektīvi, tad, ja tā normāla darba diena, varētu būt viens skaņdarbs izranžēts dienā. Jā, 2 ir grūti tad. 2 ir grūti. Tev jāpārslēdzās arī. Protams. Tas viss tā. Un, protams, tagad klausoties, noteikti daudz ko jau darīt savādāk, bet tas ir tas jā, laiks, kad es tā domāju, un tik, man bija tā zināšanas un pieredze, tagad es to darīju tā kā savādāk. Beidz, viņš patreiz skanēja ļoti labi. Paldies. Jā, nopietni. Saka, lūdzu, vai pēc tam, teiksim konkrēti, tu tagad iedod atpakaļ izranžēt šo darbu komponistam, viņš tagad noklepojās un kaut ko saka tev, jeb tā, kā pārsvarā tev ir? Ja mēs par Andra Onkuļu dziesmām runājam, tad pārsvarā tās dziesmas nododu tad Gaismiņai, Dzintrai vai Dzied. Viņa jau tad pasaka, vai viņai patīk vai nē. Tad tur vairs autoram diži vairs nebija teikšana. Noliek viņu. Jā, tad tās dziesmas jau tika, kam viņas jādzied, tam svarīgi, lai viņam patīk. Tev ir bijis kādreiz arī, teiksim, tā, ka tev uznāk, autors sēž gandrīz elpa pakausīt sastrēgums. Jā, Māris Reinbergs, vēl viens autors, kuru dziesmas esmu aranžējis. Man, protams, ļoti žēl, ka pēdējos gados man nav sanācis laiku viņa dziesmām atkal pieķerties. Es zinu, ka viņš ļoti gribētu. Tur tās dziesmas man vēl kaut kā sarežģītāk, bet man vēl lielāks gandarījums, kad viņas ir sanākušas. Tur ir iedziedājuši Žoržs Siksne, tur ir Andris Ērglis, tur ir Emīls Balceris, kas tur vēl Paukštello bija, laikam, Rita Trence. Tur bija tādas Māra dziesmas, kas turpat es atļāvos viņam parediģēt tās melodijas mazliet, tā kā man likās, ka vajadzētu mazlietiņu savādāk šur tur. Viņš nekad neiejaucās, kad būtu slikti. Parasti viņš akceptē manas izmaiņas. Forši. Man liekas, ka tā autors, teiksim, piekrīt, ja, teiksim, tu esi uzlabojis vai kā viņš saka, jā. Es parasti cenšos tā, lai tas organiskāk un labāk būtu. Ne, ja es tur cenšos kaut ko iejaukties vai izmainīt to domu, galīgi ne. Māris Reinbergs, ko? Jā. Paklausīsimies. Laime pa siekam, pa malkām, Sidrabu dvēselē sijā, pašā viducī vasarai esi, mainīgā misterijā, mirkli
kā cirksteles zaļas, mijas un gaismojas un plaust, klusi iesējas atmiņu vējus. Vasaras virmojums tavs, vasarā pasniedz tev roku, smilgas pie kājām tev glaužās, rīti un vakari zeltā, mūžīgā zeltā aužās. Vasarā pasniedz tev roku, smilgas pie kājām tev glaužās, rīti un vakari zeltā, mūžīgā zeltā aužās. Vasarā pasniedz tev roku, smilgas pie kājām tev glaužās, rīti un vakari zeltā, mūžīgā zeltā aužās. Vasarā pasniedz tev roku, smilgas pie kājām tev glaužās, rīti un vakari zeltā, mūžīgā zeltā aužās. Godājumā radioklausītāji, Dzintarā kaltās katedrālis bruņinieki, un man šeit galda otrajā pusē Normunds Kalniņš. Dziesma no Māra Reinberga, pa kur viņš arī pieminēja vienu no saviem autoriem, kam viņš ir aranžējis dziesmas, un dziesma Vasara pasniedz man roku, noteikti, kad ārā tā nedaudz līst, un tam līdzīgi cilvēkiem gribas jau vasara. Tev arī gribas vasara? Jā, protams, gribas vasara. Gribas vasara? Kuram tad negribas vasara? Tu esi vairāk, teiksim, tāds ziemas, rudens, pavasara, vasaras cilvēks, kas ir tavs gadu laiks. Vasara noteikti mans gadu laiks. Noteikti vasara. Jā. Kā tu relaksējies pēc darbiem? Nu, piemēram, tev uznācis, kad autors elpo pakausī, kā mēs teicām, un tev tagad tu saki, es esmu pastrādājis tādu labu brīdiņu, un es gribētu pazust. Cik ilgi tas tavs pazušanas laiks, ja nav vispār viņš? Pazušanas laiks, to jau nosacīt varētu teikt katru vakaru, kad es atgriežos mājās, kas nav Liepājā, tas ir Pērkonē, un tur es pie dabas klusumā. Tā ir tā laika mana relaksēšanās. Ziemā, protams, laukā neko, bet no pavasara līdz pat rudenim es atrodu lauka darbus, ko kaut vai to pašu zāli pļauju, un vēl daudz ko tur dara pa lauku, un tā es relaksējos un gūstu spēkus. Tev patīk iegremdināt rokas zemē, jā? Jā, to es teicu. Tieši tā arī. Bet ir. Zeme un pianists, ja tas neietekmē tevi? Neietekmē. Protams, rokas bišķi būtu jāpasaudzē, bet tas ir veids, kā es relaksējos. Tagad tu esi bijis skolotājs arī kādu brīdi skolā? Jā, skolotājs esmu. Pēc diploma esmu skolotājs koncertmeistars, bet tas skolotāja darbs man tā nav tas, kas man sirdī tuvs būtu. Ik pa laikam esmu mēģinājis strādāt pa skolotāju, bet esmu sapratis, ka nē, labāk es pats spēlēju. Varbūt, kad kaut kad nākotnē tas man arī būs tas darbs, kas man patiks, bet šobrīd, ja es varu izvēlēties, es daru darbus, kuri nav saistīti ar citu mācīšanu. Respektīvi, tu nekad tomēr nesaki nekad, jā? Nē, tā es nesaku. Tā tu nesaki. No savas pieredzes, es ceru, ka mūs arī klausās kāda vecāka, jauniem pianistiem. Cik ilgi tu uzskatīt, ka tev dienā, nevis tā, teiksim, pārcēliski, bet tomēr būtu tās klavieres jāpaspēlē
etīdes, gammas vai kaut ko. Jā, jo vairāk, jo labāk, visticamāk. Bērnu skolā jau noteikti svarīgi regulāri spēlēt. Teiksim, netaisīt tev vairāk dienu pauzi, labāk, kad katru dienu kaut vai pa bišķim. Bet tālāk jau vidusskola un kad sarežģītāk repertuāri, tad nemaz nevar tā, ka tu nespēlē vismaz 3 stundas, jo savādāk jau tu nepanāks to rezultātu. Tā ir arī tava pieredze? Jā, tā ir mana pieredze. Vidusskolas laikā daudz spēlēju. Un kurā brīdī, teiksim, tu teici, man labāk patīk spēlēt pašam? Kurā brīdī tu, teiksim, kas bija tas brīdis, kāda mūzika vai kāds darbs, ka tev likās, ka tas būtu tas, kas man patīk un tas, kas man sagādā gandarījumu, aranžēšanu, muzicēšanu pašam? Vai tas kaut kā, ja tas vienkārši nāca pats no sevis, ja tev bija kaut kāds atskaites punkts šī brīdī? Ir tā, ka īstenībā man pat vienam pašam nepatīk muzicēt uz skatuves. Nezinu, ar ko tas īsti saistīts. Man patīk tā kā kolektīvā, vismaz, lai man vēl kāds ir blakus, ar ko es esmu uz skatuves. Tīri tā kā solistam spēlēt vienam pašam klavierus nepatīk. Cita lieta iespēlēt tādu albumu, kur neviens pat nav klāt, un es savā nodabā sēžu un to daru savam priekam apmēram tā. Bet publiski man patīk uzstāties kopā ar kādu citu skatuves. Tu sacīji par to Andra Reniņa kompozīciju, ka liekas, ka tu tagad darītu savādāk. Tad, kad, piemēram, dzied kāds, ko tu nosauc tur Paukštello, tur Ērglīts vai kaut kā tavs aranžējums, kā tu jūties, tad tu arī tā klausies, šitie vajadzēja savādāk. Okay. Kā tev brīžiem ir? Nē, principā jau es tad izdomājis, kā tas skanēs. Tā mirklī, man liekas, ka es izdaru visu pēc iespējas to labāko. Vienkārši ar laika attālumu, teiksim, skatoties kaut kādus gadus atpakaļ, liekas, ka šobrīd es darītu varbūt mazliet savādāk. Kaut kādas sīkas nianses. Pieredze? Es domāju, ka tie ir pieredze. Saka, lūdzu, vēl tagad, vai tie mākslinieki, kas izpilda šīs dziesmas dziedātāji, viņi zina, ka tie ir tavi aranžējumi? Kad viņi dziedāja, noteikti viņi zināja. Zināja, jā. Un tajās stīgās, kur šis stīgu kvartets, viņi arī zināja, ka tas ir tavs aranžējums. Jā. Paklausīsimies vienu no stīgām, jo man liekas, ka šī kompozīcija, kuru tu esi izaranžējis stīgām, viņa arī ir ļoti silta un vasarīga.
Vai šajā diskā arī bija tavu brīvu izvēle? Jeb šeit bija ielikts jau kaut kādā? Līdzīgi kā ar to ziemas albumu, kad Guntaram bija savs dziesmu, es savu dziesmu izlasu, tā teikt, mēs dažas varbūt pamainījām pēc man ieteikumu. Vai šī dziesma no tevis, no Guntara? Ja tam nav būtisks nozīmes. Tā gluži nepateikšu, bet man ir ļoti, ļoti mīļa šī dziesma. Man arī. Es vienkārši tādēļ arī noklausieties šo albumu, paņēmu taisni šo kompozīciju, jo man liekas, ka tas ir saistīts ar vasaru, ar augustu, ar Liepāju, ja, teiksim, pārsvarā. Nu ko, mēs tā palēnām esam paceļojuši par taviem sadarbības partneriem, bet neesam vēl pieskārušies, par to droši vien varētu vēl stundām runāt, bet tomēr teātris. Tu pa masku jau pieminēji. Tas bija tavs treniņu laukums vai tas bija paralēli? Treniņu laukums, nē. Tas bija ļoti nopietni tajā laikā. Lielais teātris ienāca manā dzīvē arī. Laikam jau tas viss svarīgākais, kas man teātrī ir Ziemassvētku koncerti. Jau 11 gadi. 11 Ziemassvētku koncerti. Ziemassvētku koncerti es esmu bijis, man liekas, uz visiem, ja tā. Varēja būt, kādu es esmu kādreiz izlaidis dažādu apstākļu dēļ, bet es vienmēr brīnos labā nozīmē. Es esmu pārsteigts un ļoti priecīgs par to, kas tur ir sanācis. Kā tev tas izdodas? Padalies. Es arī parasti brīnos, ja man vienmēr ir tā, ka janvārī liekas, ko tad nākamgadā, tikko lielisks koncerts bija. It kā tas pats, bet kaut kas savādāk jāatrod ir. Protams, ka ne jau es tur domāju tieši par to, kāds būs nākamais gads. Parasti ir režisors pasākumam, kurš jau nāk ar savu vīziju, un visbiežāk tas ir Herberts Laukštēns. Un tad vienkārši papildinu viņa idejas ar savām. Protams, ka muzikāli tad tas ir manā ziņā, kā tas skanēs un kādi instrumenti spēlēs. Aktieris, dziedātājs nosaka gan direktors, kas piedalīsies. Tad tev iedod... Jeb režisors, kurš konkrēti ir tajā gadā. Un tad tev ir jādomā par šo dziedātāju, kā viņš varētu... Tieši tā, kuram piestāvēs kāda dziesma, kā tas viss kopā skanēs. Jā, manuprāt, ka jebkurš no liepājniekiem un liepājas viesiem, kas ir bijuši uz šiem Ziemassvētku koncertiem, viņi taču pārpildītu visu, vai ne? Tieši tā, liekas, kad, lai cik tu liktu tos koncertus, man liekas, ka visi ir vienmēr pilni. Tas ir pārsteidzoši. Sākās jau viss taču ar, 2 koncertiem. Un tagad tas ir jau līdz 16, 17 izaudzis kā kuru gadu. Kvalitātes zīme. Cilvēku uzticās, zina, ko viņi tur sagaidīs. Protams, ne jau vienmēr visiem patīk, bet tāds jau laikam arī nav uzdevums. Un tā arī nevar būt, ka visiem viss patiks, bet es domāju, ka mēs to latiņu salīdzinoši augstu esam uzlikuši, un cilvēki tomēr zina, ka viņi brauc uz kaut ko ļoti jauku, kas viņiem radīs to Ziemassvētku sajūtu. Jo cilvēki pat uzticās, viņi pat nezina, kas būs koncertā, kāds repertuārs, kas tur būs, bet biļetes jau izpērk pirms tam. Tas ir vienkārši lieliski. Jā, tā ir. Vai gadījumā šīs Ziemassvētku programmu jūs kāds nav vēlējies pēc tam nopirkt, piemēram, visu janvāru kādā citā vietā spēlēt? Nezinu. Tas varbūt jāprasa teātrī mārketingam, nezinu. Man liekas, ka tā nav. Katrs jau kaut ko mēģina darīt. Tagad ir februāris, tu teici janvāri, iesāk domāt par nākušo gadu, jo es sāc domāt par 2020. gadu. Nedaudz jau jā. Katrā ziņā nākamnedēļ es tiekos ar direktoru, mēs par to runāsim. Bet tas taču ir super, ka tu vari jau, februārī jau domāt par decembru, vai ne? Jā. Pārsvarā tas aktīvākais darbs notiek vasarā pie tām Ziemassvētku dziesmām. Tas ir tā interesanti, ka laukā ir karsts. Tad man galva ir aizņemta ar Ziemassvētkiem. Tas varbūt viens otram netraucē, domāju, karsts, un tev būtu jātaisa kaut kāds Jāņa repertuārs, tad viens otram sēslēt virsū. Mēs jau zinām, tad, kad ir Ziemassvētki, tad mēs gaidām Jāņus, tad, kad ir Jāņi, tad mēs gaidām Ziemassvētkus. Tā jau tas visu laiku iet uz riņķi. Nu ko, paklausīsimies kādu no aktieriem. Es īsti nezinu, no kurienes šis darbs ir, bet manuprāt, ka tas ir ļoti labs dziedošais aktieris, un cik man ir saprotams, ka tā ir arī tev aranžējuma un pavadījums.
Kāds man kādreiz teica, sargi sevi. Kāds, kas sevi nenosargāja, kam man tagad teikt, ka viss būs labi, kam man teikt, ka nebūs tā. Krīt pār mums vēl viens rīts bez saules slēgtā, saplūstot ar nakti aizgājušo. Kliedz uz mums nepārspējami nāvīgs klusums, nospiežot mūs uz ceļiem. Kāds man teica, nesāpini sevi. Kāds, kas pats sev pāri nodarīja, kam man tagad teikt, ka sāp vēl vairāk, kam man teikt, ka neizsāpēs. Krīt pār mums vēl viens rīts bez saules slēgtā, saplūstot ar nakti aizgājušo. Kliedz uz mums nepārspējami nāvīgs klusums, nospiežot mūs uz ceļiem. Viktors Ellers, Jā. tavs kolēģis. Kā tev ar viņu strādāt, kā dziedošu aktieri? Interesanti, jā, es viņu ievilku. Viens no cilvēkiem, kur es atkal kārtjau reizi ievilku ballīšu pasākumu mūzikā, spēlēt, dziedāt kopā. Viktors pats izteica tādu vēlmi, mēs daudz esam spēlējuši pasākumos kopā. Šī dziesma, es pat tā īsti tagad domāju, kā mēs līdz tai dziesmai nonācām. Tas tomēr laikam saistīts ar Mārtiņa aiziešanu. Šis teksts bija tāds ļoti dziļš, un tad mēs uztaisījām savu versiju. Šenberga dziesma tā, man liekas, es nemaldos. Jā, un tad mēs iedziedājām, iespēlējām šo skaņdarbu studijā. Jā, tas izklausās, jā, kā studijas darbs tāds. Jā. Nu, ko, laiks lēnām, kā jau visiem iet, tā arī mums šajā sarunā. Jā. Es saprotu, ka pāris gadus atpakaļ bija viens pasākums saistīts ar Liepāju, uz Liepājas dzimšanas dienu, un tajā tu arī ņem dalību, jā? Es saprotu, ka toreiz bija tev vairāk gandrīz vai kā, negluži kā dziesmu pavadījumi, bet kā tekstu pavadījums, vai kā tas? Tur bija, jā. Mājas Kalniņas dzēja, proza, vai man kā toreiz, dzējas kā proza, es tev saku. Jā, tur bija interesants pasākums tiešām. Jā, jāsaka, es tagad domāju, kā tas tur viss notikās. Katrā ziņā interesanti bija tas, kur uz dzējai apakšā likām mūziku. Tas bija interesanti, jā. Patika? Patika, jā. Un man liekas, arī rezultāts bija ļoti labs. Jā, tikai laiks skrien vējs pārniem, tas jau man liekas, jā, ir kā 3 gadi pagājuši. Mēs lēnām tuvojamies noskaņai Dzintarā Kaltās katedrāles bruņinieki un Normunds Kalniņš man pretīm. Vai tu gribi pamest visumā kādu savu nākotnes ideju? Droši vien, ka nē, lai tās paliek pie manis. Lai tās paliek pie tevis? Jā. Bet ir taču, jā, kaut kas atkal... Protams. Neskaitot, teiksim, Ziemassvētku koncerts teātrī. Ir idejas, jā. Ir idejas. Nu ko, gaidīsim, redzēsim. Paldies, ka tu atradi laiku. Paldies. Paldies, ka tu atnāci. Tā visiem.
Nu? Kurš te ir smukākais? Kurš te ir glaunākais? Kurš? Jā, pareizi. Es, protams, Rožu laukums. Rožīgais. Tik glaunām manierēm un smalku grāciju otru mūsu pusē nezinu. Lieciet kaut uz žurnālu vāku. Un man jau liek. Liek arī smalki margotu tiltiņu. Kur? Protams, pie manis. Pār mani. Velku to mugurā un tas tik labi pieguļ, kā pie labākajiem drēbniekiem piegrieztas drānas. Mežģīns man piestāv un piedien glaunas sveces. Izsmalcinātas līnijas. Aplis ir pasaules varenākā grācija. Sākums un beigas vienā simbolā. Aplī. Manā estētikā. Kā gan citādi. Vietai, kuras būtība veido kas tik izsmalcināts un skaists kā rozes. Rozes. Kad tās uzied mana būtība, mana dvēsele, mans kods un mana reliģija. Viss ir šajos karaliskajos ziedos. Nevelti ļaudis nāk pie manis, gan tad, kad iemīlējušies, gan tad, kad skumīgi, gan tad, kad priecīgi. Tie nāk pie manis un bauda, un es zinu, ka prom dodas maķenī citādi. Citādi. Jā. Es pats reiz biju citāds. Dūls es biju. Dūlāks. Kopā ar brīvības meklētājiem, māksliniekiem, mūziķiem caurām naktīm dziedājām un laidām dvēseles rožu ganībās. Es jums atzīšos. Joprojām skumstu. Pēc tiem laikiem, kad vairāk jūtu, mazāk domāju. Skumstu un atceros katru ar garajiem matiem un platajiem bikšu galiem. Kopā sludinājām pasaules vērtīgāko esības formu – brīvību. Ar dziesmām un nesatricināmu pārliecību, ka mūs neizmainīs nekas, pat laiks. Laiki tomēr mainās. Mainījāmies arī mēs. Maniem dulliem tagad biksēs iegūlušas glaunas buktes, mati safrizēti glītās sasukās, bet dvēselē? Vai no dvēseles var izravēt rožu laukumu? Kā tur bija? Liepais klēpī, visi vēji ligzdu sev vīja. Un dvēselē, jā, dvēselē rožu laukums. Es esmu rožu laukums. Es esmu Liepāja.